Labvakar, mīļie! Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un apmīļo savu tēvišķajā mīlestībā. Man es gribēju pajautāt, padalīties varbūt tās tādām domām vairākām. Kas tad ir mīlestība? Mīlestība ir padoties procesam. Es esmu arī to sapratis, jo mēs nevaram mīlēt pirmām kārtām, ja mēs neesam dziedināti. Ja mums nav iekšējais miers, ja mums nav iekšējais kaut kādas lietas dziedinātas, kuras mēs biežāk jau apzināmies. Un tikai Tēva mīlestībā mēs to varam dziedināt. Tāpēc es pats eju tajā iekšā, un kaut gan tas ir tik ļoti nepatīkami. To nemaz negribas darīt, to iet šajos procesos, iet un kaut ko mainīt savā dzīvē, tik ļoti negribās, bet tas ir jāiet, jo mīlestība ir piedošana, mīlestība ir izmaiņas, kā arī Dievs ir pats teicis, mūsu tēvs mīļais. Viņš teica, viņu mīlēt vispirms, ar saviem vārdiem, protams, runāt, un savu tuvāko kā sevi pašu mīlēt. Tādā gadījumā mums ir jāiemācās mīlēt sevi. Es runāju jau te domu to, bet kas ir iemīlēt sevi? Vispirms piedot visu, kas ir noticis tavā dzīvē, un atstāt to malā nolikt. Es esmu redzējis tik daudz cilvēku, kas apvainojušies staigā, un viņi negrib piedot. Bet piedošana ir tā, ka Tēvs ir piedevis mums visiem un sūtījis savu dēlu mīlestību. Atkal mīlestība. Šis vārds man visu dienu skan. Un mīlestība ir vienkārši iet cauri visam, ko Tēvs mūs ved. Jo, ja mēs nevaram iziet cauri kaut kādām lietām, kāpēc mēs domājam, ka mēs varēsim piedot savam tuvākajam? Tas nebūs iespējams tikai tāpēc, ka tuvākais, tu nevarēsi piedot viņam, tāpēc, ka tu pats esi nekāds. Nevarēsi atradis šo piedošanu, neesi izgājis šim procesam cauri. Tāpēc esmu redzējis, ka ļoti daudz paliek tur, kur viņi ir. Viņi negrib iet uz priekšu un paliek tikai sliktāk. Sākas veselības problēmas, sākās atgriezties kaut kādi grēki veci. Es te skaitā esmu, jā, arī man tas pats ir. Ja es jūtu, ka kaut kas sāk atgriezties, kaut kas sāk mainīties manā domāšanā, tad visticamāk, ka es neesmu kaut ko atkal izdarījis pareizi. Varbūt es kādu aizskārus, varbūt kaut kur esmu izdarījis kaut ko ne to, bet tas tik vienkārši paprasīt Tēvam piedošanu un prasīt Svētajam garam, parādi man, mīļais, kas ar mani ne tā ir. Kāpēc man tādas lietas sāk notikties? Jo visam ir pamats, visam ir kaut kāda darbība. Tāpēc es pats vienmēr skatos uz sevi un cenšos ieraudzīt, ko es varētu mainīt vēl sevī, kā es varētu izmainīties, lai tuvotos vēl tuvāk Tēva mīlestībai, jo es gribu arvien vairāk un vairāk iegūt Tēva mīlestību. Viņu iegūt var tikai vienā veidā, mācoties sevi mīlēt, mācoties savus tuvākos mīlēt, neskaitot pašu Tēvu. Nu, Tēvu visbiežāk jau mēs mīlam, ja nav vēl vairākas lietas notikušas. Tas ir vēl dziļāka tēma, kad mēs vairs nemīlam pat Tēvu debesīs. Tas jau ir dikti briesmīgi. Bet ja mēs mīlam Tēvu debesīs un mēs ejam cauri kaut kādiem procesiem, mēs nonāksim līdz šai saknē, kas tad ir mīlestība. Mīlestība ir pilnīga atdošanās Tēva rokās. Mīlestība ir pilnīga uzticēšanās tam, kur tu mīli. Tu esi atvērts tās mīlestība, viņa mīlestības priekšā. Mīlot, tu saproti, ka mīlestība ir atvērta. Viņa nav saspringusi. Viņa ir atvērta lietām, kuras mēs darām. Un ejam pretī tam cilvēkam, kuru mēs mīlam, neslēpjamies no viņa, esam atvērti vienmēr viņa priekšā. Un viņš var darīt ar tevi, ko viņš grib, principā. Tāda mīlestība vienmēr var aizskārt, mīlestība var vienmēr ievainot. Bet mīlestība ir aizsargājoša, mīlestība ir arī spēcīga, mīlestība ir greizsirdīga. Pareizā sapratnē es to domāju. Viņa
Jēzus izdzina visus no mīlestības dēļ, no ārā no baznīcas, teiksim tā, no vietas, kur ir viņa tēvs, kur viņš mīl. Un šeit ir šī greizsirdība pēc tēva nama. Ka nedariet manu namu par šo te noziedznieku namu, kā viņš teica. Par bedri, kurā ir visādi mēsli, piedodiet par izteicienu. Un tāpēc viņš viņus izdzina un sāka lūgties tur. Un tas ir tas, šī mīlestība ir visādā veidā, viņa ir tik daudz šīs mīlestības veidi, kā mēs varam izrādīt šo mīlestību. Padoties viņa procesam. Es uzskatu, ka tas ir pats galvenais, kas mums ir jāizdara. Mums ir jāatbrīvo sevi no liekām lietām, no liekām aizvainojumiem vai kaut kādām lietām, kas cenšas mūs paverdzināt. Tāpēc es lūdzu sev, tēvu, lūdzu, lai viņš mani atbrīvo no kaut kādām lietām, kas traucē man vēl tuvoties vairāk viņa mīlestībai. Es novēlu arī katram no jums tuvoties viņam vēl tuvāk, piekļauties pie viņa, kā man patīk, kā mūsu mācītājs, tas saka, piekļauties pie tēva. Būt viņam tik tūs, cik tas iespējams, un tas ir iespējams, tad, kad mēs ejam viņa tūmā, ļaujamies viņa procesam un atbrīvojamies no lietām, kas mums traucē tuvoties viņam. Ne tāpēc, ka viņš negrib, bet tāpēc, ka mēs paši noslēdzamies, nedarot pareizās lietas. Tāpēc esat svētīti, mīļie. Lai jums jauks vakars un svētīgs vakars. Tēva tūmā.